Sveicināti visi klātesošie. Kā jau ierasts, gribētu paziņot to, ka šis seminārs tiks ierakstīts un vēlāk būs arī publiski pieejams. Vēlētos, kā jau ierasts, arī uzprasīt, vai mani visi var redzēt un dzirdēt. Ja tas tā ir, tad palūkšu rakstīt kaut kādu ziņu čatiņā, pusiņu vai kaut kādu reakciju. Būtu ļoti labi zināt to, ka mani var redzēt, dzirdēt. Super, Ainis uzrakstīja. Ok, tad sāksim. Arī atgādināšu, ja prezentācijā sākā jums kādi jautājumi rodas, tad droši rakstiet tos čatiņā, un es uz tiem centīšos arī atbildēt. Mani sauc Edvīns, esat Latvijas IT drošības speciālists, un šīs dienas tēma mums būs Know Before, Human Error Conquered. Tātad Know Before, kuru cilvēciskā kļūda ir apkarota un novērsta. Tātad par sevi, mani sauc Edvīns Saviņš, kā es jau to minēju, strādāju no Baltika no 2022. gada, un IT jomā jau esmu vairāk par 5 gadiem. Darba raksturs man ir IT drošības risinājumu ieviešana klientu vidē, drošības risinājumi, kiberincidentu izmeklēšanas un arī kiberapmācības. Kas mēs esam? Mēs esam no Baltika drošības eksperti, kas palīdz izmeklēt datoru uzlošanas gadījumus, risināt ļaunprātīgo datoru programmatūru problēmas un dalīties pieredzē, sniedzot ikdienas digitālās drošības konsultācijas. Latvijas tirgu esam vairāk nekā 5 gadus un izplatām progresīvus IT drošības risinājumus. Tātad šodien seminārā mēs apskatīsim īsumā par uzņēmumu Know Before, cilvēciskais ugunsmūris kāpēc un Know Before produkcijas portfolio. Tātad īsumā drusku par uzņēmumu. Know Before ir pasaulē lielākās integrētās kiberdrošības izpratnes un apmācības platforma, ietver sevi simulētu pikšķerēšanas uzbrukumu instrumentu, palīdz desmitiem tūkstošiem organizāciju pārvaldīt pastāvīgo sociālās inženierijas problēmu. Know Before uzņēmuma vadītājs un tā darbinieki ir drošības nozares speciālisti, Know Before klienti un tehniska atbalsta komandas ir visā pasaulē. Biroji atrodas ASV, apvienotajā karalistē, Nīderlandē, Īrijā, Indijā, Vācijā, Dienvidāfrikā, apvienotajos Arābu Emirātos, Singapūrā, Japānā, Austrālijā un arī Brazīlijā. Know Before tika atzīts par līderi Forrester Wave 22. gada 1. ceturksnī ar drošības izprates un apmācības jautājumos. Know Before saņem augstu novērtējumu vairākos kritērijos, tostarp pēc satura plašuma, valstu pārklājuma un klientu atbalsta un specializētiem drošības pasākumiem. Vairāk nekā 75,000 klientu dažādās sfērās, kas ir gan banku, gan rūpniecība, gan veselības aprūpe, valsts sektori un arī citi sektori. Kā pirmais, tātad apskatīsim cilvēciskais ugunsmūris, kāpēc. Sekojot līdzi visiem notikumiem pasaulē, mēs varam redzēt, ka krāpnieki kļūst gan atjautīgāki, gan arī gudrāki, gan arī daudz organizētāki savā amatā. Viņi sāk izmantot arī diezgan tās tehnoloģijas, kas ir pieejamas arī mums parastiem cilvēkiem. Tas ir mākslīgais intelekts, kas ietver sevi gan arī deepfake'us, izmanto arī izspiedē programmatūru, uzņēmumu e-pasta kompromitēšanu, krāpniecības uzbrukumu vektori, diemžēl pastāvīgi attīstās. Un daudzi lietotāji jau ir saskārušies ar drošības pārkāpumiem, neatkarīgi no tā, grib viņi to atzīt vai arī nē. Kā piemērs maziņš, varbūt jau esat arī redzējuši, ir šīs te SMS pikšķerēšanas, kas ir mūsu no vida, gan arī no pasta, gan arī omnibus. Ar to, man liekas, saskāries ir gandrīz katrs. Cilvēciskais faktors ir viens no pašiem svarīgākajiem vektoriem, kas organizāciju var gan izglābt, gan arī nogremdēt. Lietotāji veido mūsdienīgu drošības steku, sākot ar pašu lietotāju, ejot jau arī pēc tam uz ierīci un tās konfigurāciju, cik svaiga stāv programmatūra, vai tās atjauninājumi, vai arī pats hardware, kas ir dzels. Pēc tam arī seko infrastruktūra, tīkls, un viss tas sākas ar cilvēku. Zinošs darbinieks ir jūsu galvenā aizsardzības līnija, un 91% veiksmīga datu aizsardzības pārkāpuma sākas ar pikšķerēšanas uzbrukumu. Tāpēc ir vērts ieguldīt katrā darbiniekā vai pat sevī, lai atspēkotu vislabāk sagatavotos kiberuzbrukumus no ļaundara puses.
Cilvēki vienmēr ir bijuši vājākais drošības posms, un cilvēciskais aizsardzības vānes ir augstas vērtības un varbūtības mērķis. Tagad apskatīsim vienu diezgan populāru apmāna veidu. Tas ir CEO apmāns vai arī, teiksim tā, galvenais uzņēmuma menedžera apmāns. Kā pirmais etaps uzbrucēji var uzbrukt jūsu domenam vai arī impersonificēt jūsu CEO vai kādu citu ļoti svarīgu uzņēmumu darbinieku. Ļaundari diezgan bieži nodarbojas ar uzņēmumu datu pikšķerēšanu un darbinieku arī uzpirkšanu, lai saņemtu nepieciešamos datus, nodrošināt sev veiksmīgu kiberuzbrukumu. Un, kā jau būtu ierasts arī dzirdēt, pirms tam bijām stāstījuši, diezgan bieži mēs liekam sociālajos tīklos kādu arī darba informāciju, piemēram, kur mēs strādājam, vai arī kaut kādas fotogrāfijas, vai arī adreses no mūsu darba vietas, ko ļaundaris diezgan bieži, diezgan pieredzējis ļaundaris var sev piefiksēt kaut kādu info un ar to jau tālāk, teiksim, operēt, lai veiktu šos kiberuzbrukumus. Nākamais etaps ir mēstules. Tiek palaista mēstuļu kampaņa, kas tieši mērķēto svarīgiem uzņēmuma darbiniekiem, kur apmāna veidā viņi dabū diezgan svarīgu informāciju, varbūt no tā paša arī grāmatveža, kur, piemēram, atrodas uz doto brīdi mūsu CEO, un tad impersonificējot šo CEO, atsūtot, piemēram, no kaut kāda cita e-pasta raksta, ka mums vajadzīga tāda informācija, vai, piemēram, aizsūtam naudu uz citu kontu. Nākamais etaps ir arī atbilde no upura. Viņš saņem šo vēstuli un bez kritikas un ilgām pārdomām par adresātu izpilda visas prasības, ko arī šis ļaundaris mums prasa. Kā nākamais etaps ir tas pārdarījums. Sociālās inženieris kampaņa, piemēram, bija veiksmīga, sniedzot ļaundarim pilnu pieeju visiem datiem, visiem kredenšļiem, un šīs kampaņas rezultātā ir izdarīti vairāki bankas pārvedumi, pārskaitījumi un nopietnas datu nopūdes. Protams, ja mēs izmantojam visu Smart ID, to ir grūtāk, bet, ja, piemēram, patiešo kaut kāds bankas pārskaitījums, tad jau to grūtāk ir atpakaļ dabūt. Kā rezultāts, veiksmīgs kiberuzbrukums radīja iespaidīgu pārdarījumu kompānijai un darbiniekiem. Nauda, kas tika nozagta, ir pazudusi uz visiem laikiem, tikai dažkārt 4% no naudas var tikt atgūt atpakaļ. Tātad, kas beigās secinājums, CEO ir atlaists, ir sāktas tiesas prāvas, uzņēmumam ir dīkstāva un reputācijas zaudēšana. Kā mēs varam aizsargāt savu organizāciju? Visi lietotāji apzinās internetā pastāvošās briesmas un neapzināti ļauj sevi apmānīt sociālos tīklos un tiek maldināti noklikšķināt uz ļaunprātīgām hipersaitēm, kas var arī būt spearphishings, kas ir tieši mērķēts uz kaut kādu svarīgu uzņēmumu personu vai arī pikšķerēšanas vēstules. Dažkārt darbiniekiem ir viltus drošības sajūta, un viņi uzskata, ka viņu standarta pretvīrusu programma viņus aizsargā no visiem draudiem, kas vispār iespējami ir internetā. Ņemot vērā surrogātpastu un ļaunprātīgo e-pastu vēstuļu plūsmu, kas uzbrūk jūsu tīklam tikai, teiksim tā, dažkārt tāda kā pieredze, 7 vai 10% izkļūst no jūsu uzstrādītajiem filtriem šīs mēstulītes. Tagad apskatīsim produkcijas portfolio. Tātad KnowBe4 Security Awareness modulis, kas sniedz informētību par drošības jautājumiem. Uzziniet, kā jūs varat lietotājus padarīt zinošākus, nodrošināt kiberdrošības apmācības. Uzziniet, kā var izmantot dotās apmācības un simulēt tos pikšķerēšanas testus, lai pārbaudītu aktuālo sociālās inženierijas problēmu. Pirmais solis ir darbinieku apmācība, otrais ir phishinga mēstuļa kampaņa un trešais ir analīze. Un, teiksim tā, šis ir neizbeidzams cikls, kur, teiksim tā, eksponenciālo izaugsmu var redzēt, cik labi darbinieki reaģējuši uz šīm apmācībām, vai viņas ir sekmīgas, vai arī ir kaut kas jāizmaina un jāuzlabo. Mazs ieskats, kā tas izskatās darbā. KnowBe4 analizē dotos datus un sastāda riska koeficientu, kas var visu laiku mainīties, un tam var līdzi sekot, un arī kaut kādus secinājumus varbūt arī veidot par to.
Kā nākamais ir Security Coach instruments, kas dod iespēju uzzināt, kā apmācības platforma nodrošina tiešsaistē zināšanu uzlabošanu lietotājiem, reaģēt uz riskantiem drošības vadības moduļiem, pamatojoties uz brīdinājumiem, ko ģenerē jūsu esošie drošības uzstādījumi. Arī maz ieskats arī šajā instrumentā. Šeit varat redzēt, kā sistēma jau ir sniegusi 256 drošības uzlabošanas padomus, balstoties uz 22 kampaņām, kas jau ir bijušas. Un nākamais ir arī pikšķerēšanas jeb phishing atskaites modulis, parāda statistiku par doto problēmu, vai ir bijuši kaut kādi klikšķi tieši uz pašu mēstuli, ko ir darījis lietotājs. Un kā nākamais ir arī tāds interesants drošības plugins, par kuru drusku arī pastāstīšu. Tas ir Fish Alert, tātad pikšķerēšanas trauksme, pieejama Microsoft 365 Exchange, Google Workspace, un kad lietotājs redz aizdomīgu e-pastu, viņš izmanto šo iebūvēto pluginu un spiež virsū to, ka es neusticos šim e-pastam, vēlētos, lai viņš būtu prom. Un šīs pogas darbības atskaiti varat arī redzēt šeit, kampaņas laikā, vai arī ikdienas laikā, ja pikšķerēšanas e-pasts ir ārpus kampaņas, tas tiek nosūtīts uz KnowBe4 headquarteriem, lai izprastu, vai šī vēstule nes sevī kādas briesmas. Nākamais instruments ir ASAP, tas ir saīsināta automatizētā drošības izpratnes programma, instruments, kas automātiski izveidos uzdevumu sarakstu un darba plānu. Darbinieki vai grupu sarakstu var arī importēt no Azure. Un, kā redzat, diezgan tā strukturizēti viss rakstīts, ko mēs darām kādā datumā, un tad jau sastādīts plāns un var doties tālāk uz apmācībām. Šeit arī piemēram, ir kaut kāda atvērta phishinga kampaņa, ir arī redzami rezultāti, cik daudz cilvēku tā kā noklikšķināja, un var arī taisīt kādus secinājumus par to. Pieejami ir arī gatavi šabloni e-pasta pikšķerēšanai, kā arī smishinga jeb SMS pikšķerēšanas, un, teiksim tā, mēs to varam arī dabūt latviešu valodā, un, ja mēs vēlamies, arī varam izveidot arī savu scenāriju. Ja kaut kāda, teiksim, tāda tā kā īpatnēja kampaņa, piemēram, tā pati Omniva vai Latvijas pasts, mēs to visu varam rediģēt un arī izveidot tieši zem mūsu prasībām. Un, ja kāds savas neuzmanības dēļ vai steigas rezultātā ir uzspēdījis uz to hiperlinku, kas mums bija e-pastā, uzreiz atveras tā kā brīdinājuma tas te paziņojums, atgādināt pašus galvenos drošības pamatlīkumus. Pirms tātad apstājamies, paskatāmies un padomājam, vai tiešām tā varētu būt vēstule, kas varētu būt no tā pareiza adresāta. Arī paskatāmies uz adresātu un padomājam, vai tas tiešām varētu būt nevēstule. Un izmantojot miskasti, nodzēšam šo vēstuli, vai es arī pamanīju kādas nesakritības šajā vēstulē, vai varbūt pārbaudīt aizdomīga e-pasta ziņu ar IT nodaļu, jums ir tāda pieejama jūsu uzņēmumā. Vai vienkārši ir aizdomas, tad vienkārši izmetam šo vēstuli. Un pašā paziņojumā, drusku zemāk, kad mēs redzam, ir ar sarkano karodziņu tiek parādīts, kur tieši vēstulē ir tie pavadieni, kas varētu tā kā sniegt lietotājiem, šeit ir kaut kāds tā kā interesants teksts, vai tā kā tekstā ir kaut kādas tā kā drukas kļūdas, kas varētu būt kā pirmais pavadiens, ka tā tiešām ir vēstule. Kā nākamais ir Compliance Plus, uzziniet, kā varat nodrošināt saistošu, atbilstošu un pielāgotu saturu jūsu organizācijas prasībām, izpildot nepieciešamās arī datu regulas. Izmanto moduļu apmācības, dot iespēju izvēlēties tīkamāko moduli apmācībai, kā arī izveidot savu apmācības materiālu. Piemēram, mēs varam paņemt tā kā zaļo to ekrānu, paņem kādu cilvēku, piemēram, mūsu kadru vadību, lai viņš ieraksta kādu rullītu, kuru mēs pēc tam varam tā kā pārveidot. Teiksim tā, ja ir kaut kāda zināma seja, cilvēkam būs arī vieglāk visu šo kiberdrošības apmācību arī iziet. Tāda iespēja ir, ja vēlaties, to arī var izmantot. Kā arī var personalizēt šo apmācību platformu tieši jūsu korporatīvajam stilam. Lūk, arī maz piemēriņš, tātad atveram kādu šabloniņu un, piemēram, kāda tēma būtu, kā šeit par piemēru, kā izvairīties no kukuļu došanas darba vidē. Kā nākamais ir Fisher. Uzlabojot savu aizsardzību pret pikšķerēšanu, izmantojot Fisher, automātiski blokējot pikšķerēšanas uzbrukumus, kuru, teiksim tā, ir
iet cauri jūsu e-pasta filtriem. Fisher Plus nodrošina papildu e-pasta drošības līmeni un palīdz efektīvi pārbaudīt lietotāja e-pasta ziņojumu sagatavošanu, Fish brīdinājumu podziņu, par ko es jau minēju, tā kā tas plugins. Un mākslīgā intelekta vadītā draudu prioritāšu noteikšana ar Fish ML, kas mums ir mākslīgais intelekts, un karantīnu un draudu novēršana ar Fish RIP, aktīvu lietotāju ziņoto e-pasta ziņojumu par draudiem un pārvēršana drošās simulācijas, tas ir Fish Flip, un automātiskā to uzbrukumu blokēšana, kas apiet pasta filtrus un globālais blokēšanas saraksts. Karantīna un novēršana globālajiem mākslīgiem intelektā apstiprinātiem draudiem ar Global Fish RIP. Tātad, kā strādā šīs te modulītes Fisher? Lietotājs tātad saņem mums e-pastiņu un redzot, ka vēstule ir aizdomīga, viņš spiež uz to Fish pluginu, kas ir PAB šajā schēmā. Tālāk vēstule nokļūst jūsu Fisher platformā, kur tiek nodota apstrādē mākslīgajam intelektam Fish ML, un balstoties uz jūsu noklusētajiem noteikumiem vai arī politikām, tiek pievienota vēstulei šī tagi, kur jau tālāk tiek pieņemts lēmums, ko darīt šajā situācijā. Tātad izvaist cauri, nodzēst, paziņot un tā tālāk. Un vēstuļu glabāto Fish RIP pilnībā nodzēs šo vēstuli no jūsu organizācijas pilnībā visiem lietotājiem. Šeit arī redzat dashboardu šai te Fisher platformiņai vai instrumentam, tūlam. Tātad, cik daudz ir jau saņems to mēstuļu, cik automātiski tika atrisināts un cik, piemēram, rokas režīmā tika atrisināts. Un arī redzat, cik varbūt neatrisinātas vēstules. Tāds labs pārvaldības panelītis. Un arī var redzēt visus šos te mēstuļu arhīvus un var arī tālāk domāt, ko darīt šajā situācijā. Ir arī pieejams uzstādot uz jūsu viedierīcēm aplikāciju un pieejamas apmācības 24 stundas 7 dienas nedēļā, jebkurā pasaules malā. Pieejams ir uz Windows platformas, iOS, Androids un, diemžēl, uz Linux nav. Pieejams 34 valodās arī latviešu un 12 kontenta 34 valodās un ir pieejami 12 kontenta veidotāji tekošajām kiberdrošības problēmām, kas pastāvīgi atjaunojas. Un mūsu Not Baltic tehniskais atbalsts. Šeit varam apskatīt, kas ir pieejams katrā abonementa pakā. Tiek piedāvāts zelta, sudraba, platīna, dimanta abonements, kas pielāgojas tieši jūsu organizācijas prasībām ar vairākiem instrumentiem, ko varat redzēt šeit. Un arī papildus tūļi, kuru tika šodien pateikti, tas ir Security Coach, Compliance, Fisher un Fisher Plus. Licencēšana, kā notiek? Var licencēt gadā vai pa mēnešiem, un licencēts tiek tieši galapunkts. Un, ja rodas vēlme, mēs varam sastādīt jums individuālu cenu piedāvājumu, vai ir jums kādi jautājumi? Būšu priecīgs uz viņiem atbildēt.